Sveiki! Mēģināšu parādīt, kā šitos failus var apskatīties. Pirmkārt, vajag viņus saglabāt lokāli. To visvieglāk izdarīt, spiežot šeit, lejupējālādes pogu. Un tad varbūt, ka parādās kāds dialogs, kur vēl jāpiekrīt saglabāt. Vai arī var šeit visu mapu uzreiz ielādēt sazipotu. Otrkārt, vajadzēs kaut kādu programmatūru, ko atvērt, un pirmais, ko parādīšu, ir Google Earth Pro. Tas varētu būt nevis vienkārši, bet atrast, kur ir Pro. Un tad varēs piekrist un downloadot. Es jau esmu downloadojis, tur kaut kādu instalātoru dabū, un tad var viņu uzinstalēt. Tā kā viņš ir uzinstalēts, tad varam viņu vaļā. Neklausamies padomās. Spiežam files un atvērt. Atrodam failu, ko mēs downloadojām. Man te viņi visi, protams, ir. Paņemšu kādu. Spiežu atvērt. Gaidu. Un pēc kāda laika viņš atvēries un arī pievilks pareizo vietu. Pamazām salabosies. Tā, man rāda tādu slīpu skatu no viena sāna, kas man nepārāk patīk. To var kaut kur šeit salabot, lai skatītos no augšas, kamēr tās visas bildes salādējas. Nepareizais šitais. Un tad tā, tūlīt bildes salādēsies. Varbūt. Tad tā var skatīties, kā ir braukts laivu. Un vienā pusē, kas ir redzēts, un otrā pusē, kas ir redzēts. Viena lieta, kas ir vēl jāizdara te iestatījumos pašai programmai, ir tas, ka, lai pievelkot, viņš nesāk noliekt un neizdomā beigās pat sagāzt pavisam zemes līmeņa attēlā. Vajag pie opcijām navigācijā izvēlēties, lai automātiski nenoliec stālummaiņas laikā. Un tad varam pagriezt, lai ir skats taisa no augšas, un jau varam skatīties, cik tuvu gribās. Vietām bildes pārklājas, un lai varētu paskatīties, kas ir vienā reizē un kas ir otrā reizē dabūts tur, kur pārklājas, mēs varam izslēgt kaut ko. Piemēram, šeit tas celiņš viss, tas fails sadalīts klipos. Te ir acīm redzot trešais klips, tad es varētu izslēgt ārā trešā klipa celiņus, un tad es kaut ko drusku vairāk redzu, tāpat te kaut kas pārklājas. Tas ir pirmais klips, tas ir otrais. Nu, es izslēgšu ar otro ārā, un tad es varu redzēt tīri pirmajā klipā, kas ir redzēts. Ja, te kaut kāds zemes reliefs bijis. Lūk, pat ceļu, kas iepazīmēts kartē, var redzēt reliefā, kuram mēs esam braukuši pāri laivu, ka tur joprojām zem ūdens ir redzams ceļa uzbērums. Varbūt mazliet deformēts, bet ir redzams. Šeit ir dažādi akmeņi vai kalniņi nelieli. Un laikam pie krasta šitajā failā nav. Nu, labi, tad krastus parādīšu kādā citā. Viena lieta,
tāda, ka dažreiz šajos failos ir defekti, precīzāk šajos celiņos, kas ir SRC, ir defekti, piemēram, šādi te izrobojumi, un tāpēc ir pievienoti arī oriģinālie celiņi. Tad mēs skatāmies SRC, ieslēgšu oriģinālo pa virsu un mēģināšu paskaidrot, kāda ir atšķirība. Tātad oriģinālais ir tas, ko mēs redzējām braucot laivā, un oriģinālajā tā ģeometrija deformēta, bilde ir skaidrāka, bet ģeometrija deformēta. Tad tas, kas bija tieši zem laivas, piemēram, šie te 5 metri, viņi šeit saspiest 1 metrā. Tad nākamie 5 metri ir varbūt saspiesti šeit nākamajos 2 metros, un beidzamie metri kādi bija tādi ir, varam salīdzināt. Tad tā ir tā pati bilde, tikai oriģinālā braucot vēl te pa vidu ir atstāta vieta, lai redzētu to visu ūdeni, kas ir no sensora līdz gruntī, vai tur pa vidu kaut kas ūdenī ir, un tad tikai redzam tā gultne, un faktiski šī te daļa dabā atradās visā tajā garumā, un tad SRC, jeb Slant Range Corrected, ir tā izlabotā bilde, kur tas viss ir nolikts tajās vietās, kur ir, bet reizēm ar defektiem, jo neizdodas tik labi saprast, kāds bija tas patiesais dziļums. Un vēl es skatās tās oriģinālās bildes, un tur varbūt ģeometrija bojāta, bet tur reizēm var redzēt arī kaut ko, kas ir pašā ūdenī, arī laikam nebūs īstā bilde, kur to redzēt. Paskatīsimies, tūlīt atvērsim kaut ko citu. Vispirms ieteikums neslēgāt iekšā un ārā šitos te kopējos checkboxes, jo viņi ieslēdz visu un izslēdz visu. Praksē praktiski nekad negribēsies, lai ir ieslēgti gan oriģinālai kanāli, gan SRC kanāli. Gribēsies vai nu vienu vai otru. Tā. Bet šoreiz es izdarīšu tā, ka izslēgšu visu. Pamēģināšu atvērt kādu citu failu. Tas varētu būt 9. varbūt, kurā varētu būt krasts redzams un arī kaut kāds zemūdens objekti. Jā, tas būs. Tā. Šeit piedāvājam relatīvi maz to klipu. Tad paņemsim uzreiz, izslēgsim, teiksim, otro. Ir tikai pirmais. Tad šeit daudz, kur ir tie minētie defekti, ka tas Slant Range Correction SRC nav nostrādājis īsti pareizi. Tad daudz, kur var gribēties paskatīties tomēr oriģinālo bildi, lai saprastu, kas te notiek. Mēs ieslēdzam oriģinālo, tad ģeometrija būs pabojāta, bet bilde ir skaidra. Vienīgi jāņem vērā, ka tas, kas te ir 1 metrs, mēs varam pamērīt te lineāli. Tas, kas te ir 1 metrs, tas varbūt patiesībā bija vairāki metri, kas atradās kaut kur šeit pa vidu. Un šeit var redzēt, ka bilde pavisam beidzās. Tas nozīmē, ka ir braukts gana tuvu krastam. Viņa beidzas tāpēc, ka tur ir krasts. Citās vietās mēdz būt tā, ka bilde uz malu paliek tumšāk. Tas vienkārši nozīmē, ka tur aiziet dziļumā. Un tur tad tas skaņas stars neaizsniedzās un neko varbūt nesaskata. Un šeit arī ieslēgsim abas oriģinālās. Šeit arī vietām var redzēt dažādas objektus, kas ir pašā ūdenī, ko nevar redzēt tajā izlabotajā ģeometrijā.
Labi, šoreiz izlabotie ģeometrijā tur daudz ko nevar saskatīt, bet, nu, tas zem ūdens ir koki, un tad teorētiski varbūt arī kaut kas cits, tas kas tieši zem laivas. Un tādas lietas, lai skatītos, arī reizēm dar ieslēgt to oriģinālo ģeometriju. Šeit vēl ir tāds pārklājums pārtis, tāpēc, ka tajā dienā vēl bija ledus un sonārs skatās visu uz sānu un redz arī to ledus virskārtu. Tāpēc te ir redzams bišķīt tā kā kaut kas pa virsu. Ja gribās saprast, cik ir viskaut kam pārklājums, tad var izslēgt ārā bildes un atstāt tikai rāmīšus un paskatīties, cik labi kaut kāda teritorija ir nosakta. Tas laikam aktuāli tā, ka salādē iekšā vairāk bildes. Un, protams, var izmantot arī daudzus citus KML skatītājus. Iespējams, daļa no viņiem arī spēja parādīt bildītes, ne tikai ģeometrijas. Bet droši vien tas viens tipiskākais, kas varētu būt viegli online pieejams, ir onlainīgais Google Earth. Earth.google.com. Un viņā tieši tāpat var ielādēt iekšā failus. Teorētiski ir iespēja Open from Drive, bet man šķiet, ka viņi nestrādā. Bet ir iespēja importēt failu, kādu, kas jums ir. Paņemšu kaut kādu. Un līdzīgā veidā skatīties. Šeit ir daži plusi un daži mīnusi. Mīnusi galvenokārt saistīti veiktspēju, ka mēģinot salādēt kaut ko vairāk, webiskajā versijā kļūst, tie, kas pārlūkās strādā, kļūst pavisam grūti, un reizēm viņi pārstāj strādāt, nespēja kaut kādas šīs darbības veikt, vairāk atvērt vai kaut ko tādu. Bet ir savi plusi, un viens pluss ir tas, ka šīs te redzamības, tā izslēgt, kur tas pirmais klips interesanti bija. Šitais. Ja es kaut ko paslēpju, un tad izslēdzu visu to klipu, un atkal ieslēdzu visu klipu, tad iekšējās tās redzamības saglabājas tādas, kādas bija pirms tam. Desktopīgā tā nav, ja es ieslēdzu vienu klipu iekšā, pēc tam pamēģinu visu izslēgt un visu ieslēgt, tad tur pa jaunu ieslēdzas pilnīgi viss. Webiskajā tas ir drusku labāk, ka to visu redzamību var slēgt iekšā un ārā un nebaidīties, ka šeit kaut kas sabojāsies. Un vēl ir tāds pluss, ko desktopā var redzēt, tā kā es kaut ko biju ieslēdzis un tad izslēdzis un ieslēdzis pa jaunu, tad tas bildes ielādēs par jaunu. Savukārt tas, kas strādā pārlūkā, tur pārlūks parasti ir pie sevis iekešojis visas tās bildes, tāpēc nav jāgaida, kamēr varēs parādīt bildītes. Bet attiecīgi mīnus ir tas, ka tas bildītes viss ir tie kešā un ar katru ielādēto failu viņam kļūs arvien lēnāk un grūtāk to visu apskatīties. Tā, man liekas, ka šeit arī īsti nespēja ieslēgt redzamību, jo viņam ir ieslēgta redzamība iekšā. Nu, slikti. Tad varbūt jāsaka, ka ar webisko varēs paskatīties tikai tos, kam redzamība jau bija ieslēgta. Jo šeit pa vienai flīzītei slēgt iekšā būs droši vien diezgan pagrūti. Kurš tas ir?
Jā, nu, nedomāju, ka kāds būs gatavs tā darīt. Un izsās, ka es nevaru atrast, kā varētu ieslēgt visu slēgt šeit viss uzreiz. Bet, nu, paliek pie tā, ka webiskajā var apskatīties tad tos SRC failus viegli un oriģinālos netik viegli. Bet citādi viss tāpatās ir slēgt iekšā un ārā pa klipiem. Skatīties, kas šeit notiek. Skatīties, ka uz gultnes redzams kaut kāds reliefs. Nu, šeit gan ir tā daļa, kur ir defektīvs bilds, jo tur bija koki zem ūdens, kas nojauc to augstumu aprēķina. Tur vajag to oriģinālo. Bet šeit kaut arī drusku defektīvi, bet nu var redzēt, ka tur ir kaut kāds reliefs pašai gruntī. Nu, apmēram tā. Nekas vairāk prātīgs man nav ko pastāstīt par to visu.